Sveiki, laipni lūgti! Mani sauc Huberts, esmu no Libra Luris komandas, un šodien man ir prieks jums iepazīstināt ar vēl vienu mānekli no Libra Luris zīmola Trout sērijas. Šis māneklis ir radījis daudz trokšņu uz ūdens, it īpaši pagājušajā sezonā. Jūs mums jūs arī jautājāt, vai mēs plānojam paplašināt savu piedāvājumu no šīs ēsmas. Un šodienas šīs epizodes varonis būs Goliāts jaunā izmērā. 35 mm. Sāksim! Kā jūs droši vien zināt, mūsu sērijā jau ir iekļauts Goliat 30 mm un 45 mm izmērā. Un tagad mēs tikko esam izlaiduši 35 mm sēriju. Tas ir ideāls vidusceļš starp mazāko un lielāko izmēru. Tagad vienmēr varēsiet pielāgot mānekļa izmēru konkrētajai ūdenstilpei, kurā plānojat makšķerēt. Zivīm, kuras plānojat ķert, un, protams, arī apkārtnē, ar kuru varat sastapties pie ūdens. Tas ir forši, jo Goliāts tika radīts, domājot tieši par patiešām sarežģītām makšķerēšanas vietām. Ko es ar to domāju? Dodoties uz Foreļu upi, bieži vien apzināties, ka pirms jums tur varēja būt kāds cits makšķernieks, kuram, būdams pirmais šajā vietā, bija liela iespēja noķert zivi tieši no šīs vietas. Goliāts ir ideāla makšķere tieši tādām vietām, kurās ir liela makšķernieku slodze un bieži vien zivis jau ir daudzreiz ķertas. Un, ja mēs tomēr vēlamies labi pavadīt laiku pie ūdens, ir vērts izvēlēties Goliātu. Tā ir ideāla makšķere, kas radīta tieši ar domu par makšķerēšanu tajos ūdeņos, kur labi zinām, ka makšķernieku netrūkst. Starp citu, video par Goliātu jau ir pieejams mūsu YouTube kanālā. Ja vēl neesat to redzējuši, zemāk aprakstā atradīsiet anotāciju. Bet papildus tam, ka šajā materiālā ir svarīgs, pavisam drīz vēlreiz parādīsim jums, kā šī mānekļa uzvedas ūdenī, kā arī redzēsiet atšķirības starp šiem trim izmēriem. Goliāts, tāpat kā katrs māneklis no Trout sērijas, pie mums ir pieejams 20 efektīvās, pārbaudītās krāsās. Turklāt 4 aromātu varianti – ķiploks, siers, skrils un bez aromāta versija. Šeit mums galvenokārt ir arī lieliska materiāla izmantošana. Tas ir ļoti elastīgs un ļoti izturīgs pret mehāniskiem bojājumiem. Bojājums var izraisīt gan mūsu aprīkojums, gan arī zivs uzbrukums. Vienkārši, ja jūs noķersiet zivi ar šādu Goliātu, tas nenozīmē, ka viena gumija uzreiz jāmet ārā. Nē, ja mēs noķeram zivi ar Goliātu. Jā, bez problēmām. It īpaši trautera makšķerēšanas vietās, kur šī pieeja strādā lieliski, es varu noķert 5, 6, pat 7, 8, 9 zivis. Bez mazākajām problēmām, jo šis materiāls ir ne tikai elastīgs, bet arī ļoti izturīgs. Ak, es gandrīz aizmirsu vēl par vienu foršu lietu. Te man ir burciņa, kas speciāli sagatavota šim materiālam. Paskatieties vienā burciņā. Jau kādu laiku es turēju pie sevis Goliatus dažādās krāsās. Balts selēna krāsa. Kā redzat, īpaši uz balta piemēra nekur nav nekādu krāsu pārklājumu. Šis materiāls ne tikai ir izturīgs, elastīgs, izturīgs pret bojājumiem, bet arī nesmērē viens otru. Tāpēc bieži ejot pie upes vai arī manā trautarē kastītē, jūs bieži atradīsiet sajauktas visas dažādās, visefektīvākās un joprojām vislabāk ķerošās krāsas konkrētajā upes posmā vai dīķī. Krāsas var sajaukt savā starpā, un man nekad nav jāuztraucas, ka tās sasmērēs vienu otru. Un tagad pāriesim pie galvenās filmas daļas, kurā parādīšu, kā apbruņot Goliātu, kā tas vispār izskatās tūplānā, salīdzināsim izmērus un paskatīsimies, kā šis māneklis darbojas ūdenī. Un paskatieties, šeit mums ir nolikti 3 Goliāti no augšas. 35, šeit 30 un pašā apakšā 45. Kas ir svarīgi, šie mānekļi, lai gan starp šiem diviem šķiet, ka atšķirība ir niecīga, atcerieties, ka šis materiāls ir arī peldošs. Un ja mēs noliksim otrā virzienā tādu Goliātu 35 un 30, tad redzēsim arī, ka šis Goliāts Nedaudz lielākā izmērā ir arī platāks.
Un tas nozīmē, ka šāds māneklis, kad to jau uzliksim uz mūsu komplekta, būs vairāk peldošs nekā mazākais izmērs. Tas nozīmē, ka ar šādu Goliātu iegūsim tikpat dabisku kustību kā ar Goliātu 30, pat izmantojot smagāku slodzi. Šeit materiāla ir vairāk, tas ir peldošāks, labāk peldēs un mēs varam pievienot tieši smagāku slodzi. Un tas ir forši, piemēram, brīžos, kad jāmet nedaudz tālāk. Šāda mānekļa svars ļaus to izdarīt. Noteikti tālāk nekā šķietami tikai nedaudz mazākais 30. Un šādu Goliātu mēs vienmēr aprīkojam ļoti līdzīgā veidā. Es pēc iespējas biežāk izmantoju bezadzītas āķus un izveru tos no šīs puses. Komplekts kopā ar volframa galviņu. Un māneklis ir gatavs makšķerēšanai. Var arī izvilkt āķi no vēdera puses, bet galviņu vienmēr liekam no šīs puses. Mēs tikai skatāmies, lai šeit tā būtu labi uzvilkta uz āķa. Es visbiežāk makšķerēju tā, ka papildus to neliec. Protams, var eksperimentēt arī šādi, bet Goliāts man parasti vislabāk strādā tieši šādā vienkāršākajā, klasiskajā montāžā. Un tagad paskatīsimies, kā tas uzvedas ūdenī. Atcerieties arī, ka 3 dažādi izmēri nozīmē iespēju izmantot dažāda lieluma āķus. Un, ja jums nepieciešama plašāka informācija par to, kādas āķus izmantot, lai efektīvi makšķerētu ar mūsu mānekļiem, visu to atradīsiet mājaslapā www.libralures.com. Tur ir mūsu katalogs, kurā aprakstīts katrs māneklis, kā arī norādīts, kādu slodzi un kāda izmēra āķus izvēlēties. Lai jūs varētu veiksmīgi makšķerēt ar mūsu mānekļiem. Tas arī viss šajā materiālā par Goliātu 35. Jaunums 2025. Gada sezonai. Ceru, ka jums patika. No šejienes aicinu jūs abonēt, atzīmēt ar patīk un komentēt. Tie vienmēr ir laipni gaidīti, taču iesaku jums apmeklēt arī mūsu Facebook, Instagram, TikTok kontus, kurus man ir prieks pārvaldīt, un mūsu X kontu. Tas arī viss šim materiālam. Tiekamies nākamajā video. Sveiki!